Hei, nu ko, šodien ir viena no retajām dienām, kad ārā ir daudz jēdzīgs laiks, jā, vienā brīdī te pat spīdēja saulīt, un es gribu beidzot sākt strādāt šeit, aiztaisīt ciet priekšpusi, aiztaisīt no ārpuses ciet priekšpusi, jā. Un tas nozīmē, ir diezgan daudz darba. Ir tiešām diezgan daudz darba. Es tāpēc tam ātrāk klāt nepieķēros, jo pa ceļam tur ir daudz sīki darbiņi, kas ir jāizdara. Un līdz šim man vienkārši nesanāca viņas izdarīt. Es nevarēju pieķerties, jo visu laiku ārā līs lietus, un par cik šeit ir jāstrādā no ārpuses, tad es beidzot sagaidīšu to dienu, kad es ir tik klāt. Es daudz nestāstīšu, jo es tiešām, kā lai pasaka, ķeršu laiku, ātri centīšos strādāt. Ļoti iespējams, ka uzlikšu jūs, tā teikt, uz pieres, paņemšu līdzi tādā veidā, un tad jau rādīsim, kas sanāks, ne? Man arī nemaz īsti tāds plāns galvā nav izstrādāts, es vienkārši aptuveni zinu, ko es gribu izdarīt, un uz to es arī iešu, ja? Tā kā, davai, strādājām! Nu ko, esmu iekārtojis. Man liekas, ka skaņu jūs arī dzirdat diezgan labi, tāpēc, ja būs ko teikt, pa ceļam arī parunāsimies. Bet ir jāstrādā. Tā, novācam no šo. Šeit es gribu apakšā palikt, par cik man ir jāņem nost arī eņģes. Lai aiztaisītu ciet priekšpus, tad es gribu durvis atkal, tā teikt, nostiprināt vietā un viņas nedaudz arī piepacelt. Tā, ok. Tagad es gribu nokrāsot šitos. Tikai šitos abās pusēs. Tagad varēsiet salīdzināt toņus, jā, kurš zaļais ir labāks vai nav labāks. Iekšpuses, protams, nokrāsošu pēc tam. Un tagad galvenais ir tās te vietas, kur te ies pāri veiplē, arī stiprināsies un skaideni, tad te man obligāti vajag. Steady flow, chasing the beat like it's all I know. Lost in the rhythm where the good vibes grow. Final crack goes, it's a time machine. Back to the 90s where the groove was king. Every note like a story unseen. Every rhyme's a brushstroke, painting the scene. Chill to the max, let the troubles fade. Life's a melody, we serenade. Sip on the moment like lemonade. Cooler than shade on a summer parade. Smooth as silk while the record spins. Bassline low like a gentle wind. No need to rush, let the day begin. Where the rhythm ends is where I begin. Lounge flow, feel it deep in your chest. Tā, nu te ir pagaidām viss. Šitos es nekrāsošu, jo mazlietiņ tūliņ izstāstīšu kāpēc. Tā, noliekam te. Šitos pārējos balsts es nekrāsošu tikai tāpēc, ka viņi jau būs apakšā pirmām kārtām zem plēvas un otrām kārtām zem skaidra plāksnes. Šie būs tie, kas ir, kā lai pasaka, pakļauti vairāk saulei, sevišķi šīs te daļas. Protams, te jau, tad, kad es virinu durvis, es tikšu klāt, man nav problēmas nokrāsot, tāpat kā augšējo daļu, ja?
Viņai brīvi tikšu klāt, nav nekāda problēma, bet tās te vietas ir sevišķi no ārpus, iekšpusē nē, bet no ārpus, kas ir pakļautas saules un visādu vēju un tam līdzīgi iedarbībai. Tā, vajadzēja toreiz taisīt nomu. Tos es gribēju nokrāsot. Ok, tā. Tas ir tik tālu izdarīts. Pagaidām es vairāk neko nekrāsošu. Šiten lietiņas nost. Un tagad jāiet skavoti klāt plēve. Šitā vēja plēve. Yes. See. No. Šitais pret sevi. Tā, tas labsens. Yes, sir. Tik tālu ir. Un tagad šitais. Kas tas tāds? Skrūve. Porprāt, cik tumšs iekšā. Johaidī. Es jau zināju, ka tāpēc griezts jāpabeidz. Porprāt. Uzliks vēl OSB, viņš vispār tur vēl kaut kas spīd cauri, bet jāveic. Nu, izskatās pat ir zalīdi, ne? Un jāiztais vēl tā augšdaļa. Tur ir jāpaņem tas te, kas man mētājās atgriezums. Varbūt tas sanāk visā garumā, un tad vispār ir materiāls izmantos pilnīgi un pareizi. Au! Pirksties pieda. Ok, tā. Nu, tādā sprintā bišķiņi nokapāja. Nu, ko tādā sprintā? Plēve ir pieskavota, eņģis ir noņemts nost. Es jūs uz pieres vairāk nelikšu, jo teikšu godīgi, baigi kaut kāds tāds kā smagums un sāk spiest. Sāk palikt grūti, bet tā. Izskatās no iekšpuses, jā. Ir jau, kā jau es teicu, paliks tas daudz tumšāks. Un tagad es ņemšu izmērus, paskatīšos, cik man droši vien jāatzāģē augstumā. Ja būs jāatzāģē, ja nebūs, tad vispār super. Un es gribu arī skaidru plāksnē nokrāsot iekšpusi, pieskrūvēt klāt un tad krāsot ārpusi. Tas ir mans tagad nākamais uzdevums. Telefons arī grib lādēties, izlādēties. Tad es tikmēr sēdzuši padzert kafiju,
ļaušu nedaudz aprauties krāsē, lai viņi ar rokām to plāksteni var nest ārā un pieskrūvēt. Es domāju, paši to virskārtu varbūt nebija tik svarīgi krāsot, cik svarīgi bija nokrāsot tieši tās te kantas. Tas gan, man liekas, bija daudz svarīgāk. Tāda kaut putekļi. Hello? Svarīgāk bija tās kantas, bet nu pie reizes arī virskārtai otro kārtiņu es tādu viegli, pirmo tādu sulīgāku. Un šis arī ir tas tons, kas būs vispār garažā. Nu, man liekas, ka krietni smukāks nekā šitais zaļais. Tas te bija tāds pārāk košs. Labi, davai. Nu, ko ātrais apskats telefons ir uzlādēts, ko es paspēju izdarīt. Šeit ir plāksne. Un sīkais nomets riteni, un šeit ir plāksne. Nokrāsot no iekšpuses. Jānokrāso vēl no ārpuses. Tāds tīri tāds silti sutīgs ir. Un tālāk ir šeit plāksne. Jāapskatās, man sanāks augšā materiāls vai nesanāks virs durvīm. Gribētu uz to vēl arī, tad es būtu no ārpuses apšūs, un es varētu visu arī nokrāsot. Šeit ir tagad sasodīt tumšs patiesībā. Te es tātad vienu ār sienas daļu esmu jau nozāģējis, tagad viņa ātri jānokrāso. Tad ir jānozāģē otra. Un virs durvīm jāapskatās. Es domāju, ka materiāls sanāks, jo man palika pāri te tāda plāksnes daļa. Un vēl viens plāksnes man noteikti, ka paliks pāri plāksnes daļa. Tā kā, jā, krāsot es vairāk nerādīšu, kā es to krāsoju, ja tur nekas interesants nav, to jau jūs redzējāt. Pataupīšu labāk bateriju un tā teikt, vienatnē drusciņi ātrāk darba iet uz priekšu. Labi, es turpinu strādāt. Hei, nu ko, vakar kaut kur pēc 9 beidz darboties, un iekšā garažā 9 vakarā pilnīgi totāli tums, vispār neko neredzēju. Tagad jau, teiksim, caur garāžu slodziņiem te spīd gaisa, un liekas jau, ka tāpat jau tāds patiesībā tīri tumšs ir, bet vakar neko neredzēju. Vispār neko. Es te vēl pēdējās plāksnes uz galda kaut ko krāsoju, vispār nesaprotu. Es tur pa virs nogāju, nenogāju ar ulīti vai vienkārši vāks ritīgi tumsa. Bet tas rezultāts pagaidām šāds. Nokrāsots gan ir tikai vienreizi. Es domāju, ka šodien es pāriešu vēlreiz pāriem, man pietiks krāsa. Ot, saulīt uzspīd, šitāds ir tas tons. Man liekas, ka diezgan smuks. Saucās Armijas zaļais, Rīgas lakas un krāsu veikala. Tonis. Man liekas, ka ir smuki. Un, teiksim, tagad skatoties uz to visu kopā, ja sākotnēji es biju domājis durvis arī krāsot zaļas, es zaļas durvis nekrāsošu. Durvis būs melnā krāsā, izskatīsies vienkārši bomba kopā ar to krāsu. Es arī visticamāk mazās durvis krāsošu melnus, un, ja apšūšu koridorī, tad apšūšu arī ar zaļām, tāda zaļa krāsa, bet durvis būs melnas, izskatās vienkārši, ritīgi labi. Jo, teiksim, te no sāna var paskatīties, kur tas melnais sajiet kopā zaļo, tas tons, perfekt labi sadara kopā. Protams, ir tādas nepilnības, spraudziņas šeit. Nezinu, kāpēc nesagāja kopā, es tur mēģināju piezāģēt, piebīdīt un padarīties. Nezinu, kur tā problēma bija. Šeit kaut kā ir labāk. Jebkurā gadījumā, vismaz tai sāna spraugās, es noteikti pameklēšu to pašu pildvielu, ko es izmantošu griestiem. Neesmu vēl bijis veikalā pakonsultēties, bet pavisam noteikti tā būs tā pati un aizpildīšu tās spraugas ciet, ko arī augšpusē ir jau klāt. Pašu augšu
tur bija diezgan grūti piedzīt, un es saku, tā te bija pēdējā daļa, ko es krāsoju, nu tur tā uz tumsiņu kaut ko pierāvu. Ko es gribu izdarīt šodien? Es gribu tagad salikt eņģes. Jā, eņģēm man te vēl bija jāpārorba vietas dažām, lai dziļāk iesēžās skrūs, tas ir viens. Tad es pamērīšu mazlietiņ šitiem te turētājiem, kādi ir tie attālumi, lai durvis sanāk, tā kā taisni, ja, nevis tā kā pirms tam viņi stāvēja šķībi. Un droši vien, ka pārlaidīšu vēlreiz ar krāsu. Laiks ir diezgan smuks. Jāskatās, cik man ātri ies, lai gan vakar arī likās, ka gāja ātri, bet nekas tur ātri nebija. Varbūt tās vēl paspējuši zāli šodien nopļaut. Labi, sākšu darboties. Durvis ir atkal atvērts, izskatās ok. Pavirināšu pa vienai. Tā kā nomērīts te viss ir. Jāpiever otri, jāpaskatās tas slīpums, kā sanāca. Vai izdevās izlabot vai nē. Tāpat tās bišķītiņi ir uz āru. Bet to, ja kas to te eņģi var noņemt nost un viņi var palocīt, tad durvis ieies uz iekšu. Tā nav, tas ir vēl tāds pārdzīvojams. Bet labāk ir, jebkurā gadījumā spraugas nekādas baigi dižās nav. No iekšpuses, kā jau teicu, aplikšu ar līstēm un gumijas, lai piespiežās. Par apakšu vēl jādomā. Par apakšu vēl ir jādomā. Es īsti nezinu, ko es apakšā likšu. Domāju, gan jau kaut kāda gumija būs, bet kāda es nezinu. Eņģes es arī esmu kārtīgi nostiprinājis. Jā, kārtīgi ar skrūvēm. Te man viena skrūva bija nolausta, ārā skrūvējot, tad te sanāca tā nedaudz. Tā ir tā šķība, jo vienkārši viņi iegāja virs vecās skrūvas. Bet eņģis liekas tagad te ir kārtīgi un stingri viss iestiprināts. Ciet durvis taisās baigi stingri, bet no vienas puses tas ir labi, tātad viņš viss saspiežās, tā teikt, pa vietām un būs mazāks spraugas. Tas ir savā ziņā ļoti labi. Skats ir šitāds. Protams, vēl ārpusē tur ir diezgan daudz darbu, un viens no pirmajiem iemesliem lielākajiem, kāpēc es gribēju apšūt tieši ārsienu, man ir ļoti daudz pagalmā smilšu čupas, no kurām es gribēju tikt vaļā. Man viņas, teiksim, dēļ tām nav pagalmā īsti vietas, kur nopērkot mašīnas, un tagad, kad es apšūs ārsienu, es varu sakārtot, sabērt zemi te apkārt, kā viņi bija pirms tam,
un tas, kas paliek pāri, sabērt pagalmā, kur ir bedres. Tas arī ir viens no nākamajiem darbiem. Jāskatās, varbūt šodien pārkrāsošu vēlreiz, varbūt arī nē. Par to ir jāpadomā. It kā tā nav mazākā bēda, tas ir galvenais. Vismaz vienreiz ir uzliktā kārta. Viņa nemaz tā tepat vēl nav īsti līdz galam nožuvusi, tad, lai viņa varbūt apraujās, te jau sola, ka silts laiks būs. Man liekas, krāsa tāpat nepietiks, ir jānopērk vēl viena buņģa. Un tālūk. Un tad ir jāiebrauc, jānopērk tā mastika un jāsāk domāt par griestu krāsošanu. Protams, tagad, par cik atkal durvis virinās, jāizvāc viss tas te bardaks no zāģēšanas un piezāģēšanas, kas te bija. Jāsavāc visi liekie materiāli, kas uz kurināšanu un kas tā teikt uz, ja nu kādreiz noderēs. Un kaut kā tā, maziņš progresiņš ir. Patiesībā, kā lai pasaka, es ļoti vēlos pabeigt garažu, bet tāds lielākā šī brīža vēlme, ko es tiešām ļoti gribu, ir iedzīt mašīnu garažā un paskatīties, kā ir tagad, kad iedzīs mašīnu, kā ir tagad, kad ir tā te foršā grīda, cik brīvi būs apstaigāt apkārt, jo es ļoti labi atceros, kā bija pirms tam. Un, teiksim, tagad vienkārši skatoties, tā garaža liekas patiesībā milzīga. Nekas jau nav platāka, viņa nav. Jā, viņa ir tikai garāka. Bet, skatoties no tejienes, es piegāju pats pie sienas, ja, tā garaža liekas milzīga patiesībā. Cerams, ka tā būs. Man jau mana mašīna garumā, nē, lielumā, tā teikt, mana mašīna ir lielāka, Ilse Vens, viņai atkal ir garāka. Tieši to būs vēl foršāk iedzīt, paskatīties, kā izskatās, jo pirms tam es atceros, tad, kad man ir bijis šeit arī kaut kad iedzīts 7. BMW uz lampu pulēšanu, vieta bija so, jā, teiksim tā. Tālūk. Es domāju, ka šodien viss. Tagad gan man nav ne jausmas, kad es tikšu atkal kaut kādiem darbiem klāt. Katrā ziņā, ja es arī kaut kādas sīkumus padarīšu, to es nefilmēšu. Tas tur nav tik interesanti. Man liekas, tomēr nākamie soļi ir griesti, lampas, jā, viss tam līdzīgi. Bet tad jau redz. Tiekās. Kopš pēdējiem kadriem jau ir pagājis kāds labs brīdis. Man liekas, pat vesela nedēļa. Ko es par šo nedēļu esmu izdarījis? Patiesībā neko. Nevar teikt, ka galīgi neko, bet iekšā garažā pilnīgi neko. Viss kā tas stāv, izmētāts, bardakā, tā viss arī stāv. Es jau nevaru teikt, ka es galīgi neko nedarīju, ja? Es salaboju sūkni. Sūknis arī bija svarīga garāžas sastāvdaļa. Viņš ir salikts, pārbaudīja, viss darbojās. Ja, pēc elektromotora pārtīšanas, ko es vēl izdarīju? Es izlīdzināju tās zemes šķupas. Beidzot, man vismaz pagalms izskatās skaists un līdzens. Nedaudz arī apstrādāju te malas, saberot smiltis virsū. Atrak arī te tādu leņķi, lai durvis var atvērt līdz galam vaļā. Jo pirms tam viņas te ķērās pret zemi un nevarēja atvērt līdz galam vaļā. Ko es vēl esmu izdarījis? Es vienā brīdī iesāku darboties ar āra durvīm. Es gribēju sataisīt to, lai viņas nevarās tik stingri ciet. Ja, tad tagad paskatoties, ja pirms tam varbūt atceraties, tā sprauga, kas bija pa vidu, augšā viņa bija galīgi cieta, apakšā vaļā. Tagad praktiski ir gandrīz vienādi, bet durvis tāpat verās ļoti stingri ciet. Tur vajag tās te kantas tajā brīdī, tad, kad verās ciet, viņas vajag atslīpēt tādā, leņķī, lai viņas tā kā nespiežās vien otrai virsū. Un būs labi. Vispār runājot, šodien bija depo, un es gribēju nopirkt otru šito aizdari. Vienu uzlikt augšā un vienu uzlikt lejā, tā, lai kārtīgi stingri var aiztaisīt ciet. Nekas aizmirst, par to man tāpat uz depo būs jābrauc. Biju iebraucis vietējā veikalā, es gribēju nopirkt balto krāsu griestiem, un šodien gluži nē, bet kādu citu dienu sākt gruntēt. Bet baltā krāsa bija tikai viena buņģa, un es teikšu godīgi, krāsa iet ļoti daudz.
patiesībā ļoti, ļoti daudz. Es nebiju domājis, ka aizies tik daudz. Tāpēc griestiem es pat nezinu, 3-4 buņģus, man liekas, būs vajadzīgs pavisam noteikti. Ko es gribu izdarīt šodien? Šodien ir tāds brīvāks vakars, skaists vakars. Es gribu aiztaisīt ciet. Te, kur man palika griestiem sprauga, es gribu aiztaisīt ciet. Te, kur es neaiztaisīju, jā, līstas pieskrūvēju un pašu griezta daļu es neaiztaisīju ciet. Un tad skatīties pēc laika, es ļoti gribu sakārtot te iekšpusi. Jā, tas te viss, kas man te ir izmētāts, visi mazie instrumenti, lielie instrumenti, viss ir izmētāts un aizvākt manu šito galdu. Šobrīd man viņu vajag, lai es vēl piezāģētu plāksnes, lai sataisītu tās tedaļas. Un plus to, ko es te teicu pēdējā reizē pa griestiem, lai tev uztaisītu tādu smuku, tādu tā kā šuvi, ja, kas aiztais ciet. Sāks darboties. Es domāju, ka tagad es nokrāmēšu droši vien galdu un piezāģēšu tās mazākās daļas. Jātais vaļā durvis. Redzat? Un tieši šajā brīdī tas lauziens. Labi, te kaut kur laikam augšā bišķiņi arī ķerās. Labi, par to arī būs jāpadomā. Ielaidīsim saules gaismu iekšā, lai nav putekļi. Te tagad arī smuka attaisās durvis. Man vēl durvīm jānopērk ir āķi, jo es gribu tā, ka durvis varēs attaisīt te līdz galam, un tad es vienkārši aizāķēšu. Un es zinu, ka viņas nekur vējā neplīvos un nevirināsies. Man ir tie lejas kājas tādas uzliekams, bet viņas bija diezgan sūdīgas, ja tā var teikt, un es viņas negribu izmantot. Tālūk, labi, kaut kas jāpadarbojas. Ko varat ievērtēt manu darbu, ja? Es kaut ko te atkal bišķi pārēķinājos uz galu. Viņam vajadzēja atspiesties pret tejienu, bet, labi, ja vajadzēs, es tur ielaidīšu vēl kādu materiālu daļu, bet izskatās, man liekas, krietni labāk. Tagad ir tāda skaista, plata mala. Nav nekādas spraugas, nav nekas. Izskatās, man liekas, ka labi. Tad es arī sataisīšu šito maziņo. Kaut kā tās atsevišķās līdzes baigi iesēdās te, bet tas nekas. Tur ir cieta, protams, paliek neliela sprauga vadiem, lai ir brīvāk, jo, kā jau es teicu, 5 cm no sienas nāks jaunā siena, ja? Un pabeidz arī šeit. Labs darbs, kas padarīts. Tagad nākamais. Es nedaudz laikam sakārtošu garažu. Es izvēlkšu visus liekos materiālus, jo tagad vairs nekāda zāģēšana nebūs, kamēr es nesākšu taisīt sienas. Ja? Tagad nākošais ir griestu krāsošana kaut kad, un tikai tad es sākšu kaut kādā brīdī lēnām taisīt sienas. Tāpēc es te gribu savākt
lai te ir tīrs no visiem šitiem materiāliem, lai es te beigtu ķerties un varētu arī uzstrādāt. Vai ne? Putekļi sasēdušies, es varu parādīt, kā izskatās tagad tīra, izslaucīta garāža. Tā, ieņemsim leņķi. Hops. Protams, grīdi tāpat jau vēl putekļi ir. Ja viņi gribētu perfekti tīri, viņi jāsūc. Un plus tam betonam tāpat no virskārtas sev nāk nost vēl kaut kāds abrazīvs. Bet, kopumā šitā sakārtoju sabīdīju pa sāniem. Pagaidām te jau kaut kāda viena daļa būs jāvāc ārā, ko man īsti nevajadzēs. Es droši vien tās durvis vākšu projām, viņas arī nevajag. Bet tagad es varu izdarīt vienu lietu, par ko es reāli visu vasaru sapņoju. Es nezinu, man liekas, ka es to vienreiz minēju vai neminēju. Es gribu iedzīt mašīnu, apskatīties, cik brīva un liela tā garaža tagad liekas. Protams, es dzīšu savējo, jo viņi tagad ir pirmā, ja? Bet es gribu iedzīt iekšā, es gribu paskatīties, kā izskatīsies, vai tiešām ir tā sajūta. Staigājot liekas krietni lielāk, bet kā būs, kad iedzīs mašīnu? Es iedzīšu, tad uzfilmēšu. Laikam jau ir gan pa centra aptuveni. Tā tad varat iedomāties, ja? Pirms tam, tā tad es iedzinu mašīnu, piemēram, līdz priekšpusē bija šī tik daudz vieta, cik tas sanāk kāds metrs aptuveni. Un tad vecā vieta, kur nāca, ja? Tātad šis te balsts ir vecā vieta, kur nāca. Tad varat saprast, ja, cik maz bija vieta, plus, ka durvis aizvērās ciet. Tagad ir vesels metrs vēl klāt. Nākamā lieta – tests. Protams, platumā jau nekas nav mainījies, bet vienkārši te bija tie darba galdi. Es nevarēju atvērt durvis. Labi, es garām netikšu tāpat. Tā izskatās. Bet, piemēram, ja tīri saloni, es varu atvērt līdz galam durvis, jo vienkārši pirmkārtām es varu iebraukt pa centru. Tas jau cik liels bonus, ja? Jā, garām es varbūt netiek, man durvis ir jāpiever ciet. Jā, te pietrūks vēl metrs platumā, bet ārpus tas te pats jau ir tik daudz labāk, kā bija pirms tam. Man ir reāls prieks, ir iegūts tas, ko es gribēju. Protams, kaut kāds Dodge vai tur, nezinu, T-Rex vai kaut kādi lielie pick-up amerikāņi. Es domāju, ka viņas te pat iekšā pa standardu visticamāk nedabūt. Un gan jau tāds arī kārtīgi liftēts buss vai... Laikam buss, es domāju, varētu dabūt iekšā. Varbūt arī nevarētu. Es nezinu. Vieta tāpat ir. Jā, nav daudz, bet ir. Pirms tam bija tieši tāpat. Lampas spīdēs, viss darbosies. Super, es esmu priecīgi. Plus, es ļoti gribu, es viņu varu iedzīt ieslīpi, tā kā pirms tam es gribēju. Un tad patiesībā ir vēl vairāk vietu uz aizmuguri. Tas ir viss atkarīgs, ko es gribu darīt. Bet vietu tiešām ir daudz. Es esmu priecīgs. Tagad nākamais ir nopirkt krāsu. Krāsu es nopirkšu noteikti rīt. Un es domāju, līdz nedēļas beigām es būšu izkrāsojis griezts. Plus es nopirku arī jāizkrāmē no bagažnieka to mastiku, ko es teicu, sapildīt šūs. Tas ir jāizdara, protams, pirms krāsošanas. Un tad, tad jau sakrāsos grieztus, salikšu lampas un jāliek klāt lēni garu. Visam man nesanāks, jo, diemžēl, tas, garāžas projekts finansiāli ir diezgan dārgs. Un visam man vairs, līdz tādam pilnīgā gala rezultātam visam man nepietiks, diemžēl. Es pat sāku apsvērt to, ka sienas es arī sākšu apšūt ar daļām. Es pirkšu pa kaut kādām, 10, maksimums 15 plāksnēm, jo man liekas, ka es rēķināju, ka man vajadzēs uz visas garažas sienas kaut kādas 30, man liekas. Pie sienām es likšu klāt 10, biezāk es nelikšu. Jo biezās ir nenormāli dārgas. Tā jau, protams, būtu foršāk, bet viņas ir tiešām drausmīgi dārgas. Un šeit es tomēr nosiltināšu. Es visticamāk šeit, tad, kad es salikšu līstes priekš skaidru plāksnēm, es tomēr sabakstīšu arī vatu starpā. Es droši vien, ka nopirkšu
ja vajadzēs vēl kādu rulli, to te mīksto vati, viņi maksāja kaut kādu 19 eiro, tas te iepakojums. Mīksta forša vata, sabakstīšu to un būs jau labi. Siltāk būs nekā bija pirms tam. Nu, kaut kā tā. Labi, šovakar es beidzu. Čau! Nu, ko es atkal atradu brīvu brīdi, lai pastrādātu. Un šīs vēl skaitoties viens no pēdējām dienām, kad spīdēs saule, tāpēc es gribu pabeigt uzlaist vēl kādu 1 vai 2 krāsas kārtas ārpusē, kuras liku skaidrplāksim. To es tagad izdarīšu. Vēl viena lieta, ko es netīšām atradu saistībā ar durvīm. Es iepriekšējos kadros teicu, ka jānoslīpē šīs te kantas, lai durvis ir vieglāk aizvērt un savādāk viņas ķerās. Patiesībā ir viens sīk nians. Tātad atveram aizdaru un durvis, nezinu, vai redzēsiet, viens es pavalku pret sevi un otrs atver aļā. Un viss, nekas nav jāslīpē. Nu labi, varbūt tās mazlietiņ šo te kantīti es pieslīpēšu, mazlietiņ, bet būtībā viss ir ļoti korekti. Vienkārši tās durvis tagad tā jāmāk smuki attaisīt. Labi, tātad spīd saulīt, ir daudz un smuks laiks. Kamēr man ir iespēja, es gribu šeit pakrāsot. Šeit man sanāca jau kaut kādas 2 kārtas uzlaist. Jā, es nemaldos. Visticamāk šito plāksni es nekrāsošu vairāk. Man liekas, te arī tiešām 2 vai 3 pat bija. Un te var redzēt, ja toni, kad ir vienreiz un kad ir vairākas reizes. Un pēc tam es domāju, ka es ņemšu un šitās iekšpusē, kur es gribēju visas kantītes, es aizpildīšu ar to pildvielu, ko es nopirku, lai izskatās skaistāk. Ok, jāsāk strādāt. Tā, nu sienas es esmu nokrāsojis no ārpus 2 kārtās, degunu arī notīrījis ārā. Tagad es vairāk neko arī nedarīšu. Tas paliek viss tā kā ir. Vienīgais, es domāju, jānopērk droši vien, ka plasmas slīstas. Un šeit stūri jāuzliek, lai tomēr kaut kāds mitrums tur nespiežās spraugās iekšā. Es tā domāju. Un plus kaut kas ir jāpieliek arī šeit augšā. Ja tur tādas spraugas sanāk, zin kā vējš pūtīs, nav forši, viņš jau cauri tāpat raus. Un labi, tas ir tā pārpus durvis, es krāsošu. Tad, kad es tikšu klāt, es nezinu, cerams jau, ka tas lietas nekāds beig briesmīgais nebūs un es varēšu sakrāsot kaut kad. Tagad es ņemšu to pildvielu, ko es nopirku, mēģināšu tās spraudziņas, tur, kur es redzu, sapildīt ciet. Un šodien es nekrāsošu, es domāju, ka krāsošana pirmo kārtas varētu būt. Varbūt arī vakarā es uzlaidīšu. Es nezinu, baigi grūti pateikt. Varbūt vakarā uzlaidīšu, un pēc tam šonadēļ es varētu vispār nobeigt visu griezt krāsošanu, un tad jau jāliek lampas. Ej, tu nos, tas gan būtu labs. Jo tiklīdz jau būs lampas, tad jau pārējais te tāds mazākais un tālūk. Labi, jāpaņem. Es ceru, ka mašīnas nesaslēdz. Man bagažniekā stāv viss tas, ko es esmu sapircis priekš krāsošanas. Man tīrā mašīna, tā, kur ir pildviela. Ir arī lielie ruļi, bet tos es taupu griestu krāsošanai un nopirku 2. Ja man kāds no manējiem gribēs nākt palīgā krāsot. Tā, apskatīsim, kas tas tāds ir. Esot baltā krāsā, griestiem man tieši balts der, jo griesti man būs tīri balti. Tā, kas tas tāds ir? Hermētiķis. Mērena kustīga plaisa un šūja aizpildīšana, poraina virsma blīvēšana, apdars darbi pirms krāsošanas. Nu, perfekti, man tieši šitais arī bija vajadzīgs. Un ienesīšu arī savu krāsu kasti, kur man ir 3 buņģas baltā krāsa, 1 buņģa tāda zaļā un 1 krāsa buņģa melnā, ko es nopirku priekš durvīm. Jā, skaisti. Es gan ticu, ka ar tām 3 buņģām griestiem nepietiks. Es ceru, ka tas pietiks tīri, tā teikt, vismaz pirmai kārtai. Varbūt tas, ka pietiks arī vairāk. Nu, tiešām drausmīgi grūti pateikt, jo vispār tā skaidena
diezgan daudz uzsūc krāsu patiesībā, ja tu gribi, lai nosadzās. Un tagad griestiem vajadzētu būt drusciņi savādāk, jo kantas jau tas baigi nekrāsojuši, man ir tikai pati virsma. Un plus ārpusē es ļoti centos katru spraudziņu, kur te redzi, nu te teiksim tā raupjā virsma. Katru spraudziņu tā cītīgi aizpildīt, lai tur netiek iekšā mitrums un ūdens. Nu, griestiem man tas tik ļoti svarīgi nebūs. Ja te arī kaut kāda, teiksim tāda, maz kvadrātiņš nebūs nokrāsojies, es par to pārdzīvošu. Labi. Es laikam uz pieres jūs nelikšu, jo es nezinu, baigi tiešām spiešu pieri. Un ir sevišķi ilgstoši jāstrādā. Uzlikšu varbūt jūs uz kātu. No malas varēs paskatīties, kā es tur mēģinu kaut ko aizspiest.